Ar mani šodien studijā ir Lursoft IT spēcbalvas saņēmējs akciju sabiedrība Baltikovo un tās komunikācijas un attīstības direktors, kā arī valdes loceklis Toms Auškāps. Čau! Čau, prieks redzēt! Kā tu šodien jūties? Kā tu jūties ar to, ka tu saņēmi šo lielisko balvu, spēcbalvu, kas nozīmē, tas, man liekas, pat ir vēl īpašāk, jo kāds ir ļoti konkrēti piedomājis tā, es gribu tieši šim uzņēmumam kaut ko pasniegt. Teikšu godīgi, nedaudz pārsteigts biju, jo sākumā izdzirdēju Lursoft un IT, un tad es jau domāju, kaut kāds no IT uzņēmumiem, un tad klausoties to pieteikumu ar vien vairāk un vairāk, un beigās jau izskanēja zālē spēks ir olās, un tad jau, bet, kad es dzirdēju dibināšanas gadu 72. Tad es sapratu, laikam nav pārāk daudz tādi pusgadsimta. Liels prieks un pagodinājums. Vai tu zini, kas ir tas iemesls, kāpēc varētu būt, ka jūs izvēlējās, kas ir tā panākuma atslēga? Tas, ko es dzirdēju, ka tur bija, kā, ja nemaldos, kā paraugs ilgtspējīgā un aprits ekonomikā, un tas tiešām ir kaut kas, ar ko es ļoti, ļoti lepojos. Šī aprits ekonomika, kā mēs strādājam ar bezatkritumu filozofiju, nevienu olu ārā nemetam, kūtsmēslus pārstrādājam biogāzi, biometānā, to visu laižam iekšā gāzes vadā, padaram Latviju energo neatkarīgāku. Man liekas, eksports arī bija pieminēts, ar to es arī vienmēr ļoti, ļoti lepojos. Varu citēt Edgaru Kotu, viņš teica, nekas cits nepadara valsti bagātākā eksports, vai ne? Un tur es piekrītu, ka mēs, nereti es saku, nevis, ka mēs eksportējam olas, bet ka mēs importējam naudu valstīm, mēs padarām valsti bagātāku. Jā, un tie vairāk kā 100 miljoni, kas katru gadu iebrauc Latvijas kasē, un prieks par to. Inovācijas. Tātad standartā es teiktu, ka kā pareizi teikt, olu ražošana? Jā. Olu ražošana. Neasociētos tādu uzņēmumu, kas ir uzreiz, šī ir inovācija. Bet, cik es dzirdu tevi šobrīd stāstām, tad jums ir ļoti daudz inovācijas. Vai tu vari vēl pastāstīt, kas vēl jums interesants notiek uzņēmumā? Ļoti daudz. Šobrīd pēdējā mūsu aktualitāte, kur mēs esam ķērušies klāt ar pasaules līderiem un inovējam tieši vistu kūtīs novietnēs, radot vistām super apstākļus ar rekuperācijas modernām iekārtām, kas pasargā gan vidi no visām emisijām, bet primāri tās pasargā vistas. Mēs nodrošināsim maksimāli labus apstākļus, svaigu gaisu un siltu gaisu vistām, un tādējādi arī vēl beigās mēs varēsim ietaupīt, iekonomēt barību, kļūt energoefektīvāk un konkurētspējīgāk. Bet ne uz vistu rēķinu, bet uz šo moderno iekārtu rēķinu. Ar to atkal mēs savu procentu iegūsim konkurētspējā, lai mēs varam eksportēt tālāk vest olas uz, pa Eiropu, pa pasauli. Jūs arī esat viens no tiem uzņēmumiem, kurš ir ļoti aktīvs tādā sabiedriskajā vidē, sociālajos tīklos, un to arī atbild attiecīgi par šo komunikāciju un visu sabiedriskajām attiecībām. Kas ir tās atslēgas, ko tu teiksi, kas ir svarīgi, ko ņemt vērā arī citiem uzņēmumiem? Jo tiešām, manuprāt, Baltikovo, ņemot vērā, ka jūs esat uzņēmums ar ļoti ilgu gadu pieredzi un jau tāds vecs uzņēmums, tad bieži liekas, ka viņi ir tādi konservatīvāki, bet šķiet, ka jūs nē, ka jums tā kā uzņēmums paliek vecāks, bet sirdī kļūst jaunāks. Mēs esam visnotaļ jauna komanda, enerģiski, moderni, mūsdienīgi cilvēki, visi komandā ar kolēģiem. Bet par to, manuprāt, ir divas lietas. Viens ir tas, ka es jūtu kā pienākumu, ka mums ir vienam otrs jākurbulē un jāiedvesmo, un tāpat tās kā mēdī, kā dienas biznesa to dara, viņi dalās šajos stāstos, un tas ir arī, es pats esmu arī sapratis bieži vien, ko mēs tur varbūt tur lielīsimies vai stāstīsim, bet es pats pēc sevi zinu, pēc savas pieredzes, ja es izlasu par kādu, ka kāds kaut ko ir labi izdarījis, kādu atbalstu, kādu vai palīdzību vai kaut ko izdarījis jaunu, tas mani dod spēku un iedvesmo arī kaut ko darīt. Tāpēc es domāju, ka vajag mums vairāk, kā saka, dalīties ar labajām lietām, un tas pavelk līdzi citus, un tā arī mēs to Latviju pacelsim. Es tam pilnībā piekrītu. Es arī domāju, ka vajadzētu arī vairāk ārzemēs runāt par Latvijas uzņēmumiem. Mums vajadzētu veidot aizvien vairāk un lielāku to tēlu par to, kas notiek šeit iekšā. Es tev teikšu milzīgi paldies. Un skatītājiem es saku to, ka atcerieties, spēks ir olās, pērkam un atbalstām Latvijas produkciju. Un pats galvenais, ko es sadzirdēju arī no tevis, dalāmies ar stāstiem. Neesam tie pieticīgie latvieši, bet esam tādi īsteni lepni un stāstam par savām veiksmēm un arī pat mazām neveiksmēm, lai citi var mācīties no mums. Paldies tev! Paldies!